Šodien mēs esam šeit telpā, kur pirms 10 gadiem mēs uzsākām pirmās 3 ārstēšanas pacientiem labiem audzējiem. Un mums ir pacients Mārtiņš, kurš ir gatavs izstāstīt savu stāstu par to, kā viņam šodien ārstē neirinomu un kas tajā visā 10 gadu laikā ir mainījies. Skatīsimies! Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Māri! Jā. Varbūt sāksim ar to, ka es pateikšu, kas esmu es, un tu pateiksi, kas esi tu. Labi. Mans vārds ir Māris Skromanis, esmu radioķirurģijas centra Sigulda vadītājs. Kas esi tu? Es esmu Mārtiņš Bergmanis, grupas Lustīgais Blumīzers, mūziķis, mūzikas skolotājs. Katrā ziņā visu dzīvi saistīts ar mūziku. Super! Kas tevi atvedis pie mums? Halo. Viena auss man atveda pie jums, un sākās ar to, ka jau daudzus, kaut kādā brīdī es sāku just, ka augšķiņa zūd ausī. Bet tad bija avārija, pēc kuras nācās dziļāk izmeklēt galvu un saprast kaut kādas galvas lietas, vai galvā viss ir kārtībā. Galvā līdz nav viss kārtībā. Galvā ir, ja vajag palabošu vannoma, kā es to saprotu, tad galvā ir šāds audzējiņš, un, sauksim, kā ir audzējs, tad, ja mēs pareizi saprotam, ir vestibulāra švannoma. Tā tev to diagnozi nosauc. Tu saki šo, jā. Pie Latvijā saka arī dzirdes nerva neirinoma, šim veidojumam ir vairāki nosaukumi. Un tad sākās to, ka es gribu šo lietu atražināt. Pēc lēmuma pieņemšanas par ārstēšanu mums pacientam ir jāuzsāk sagatavošanas, jeb topometrijas manipulācijas, kas sevi ietver termoplastiskās maskas izgatavošanu, kas katram pacientam ir individuāla un nepieciešama, lai mēs pacientu varētu fiksēt uz terapijas galda procedūras laikā. Ļoti svarīgi, ka šī termoplastiskā maska tiek izgatavota tieši pirms datortomogrāfijas izmeklējuma, jo datortomogrāfijas izmeklējumā mēs redzam kaulu struktūras, šai gadījumā galvas kausu, un tas mums palīdz pacientu monitorēt arī visā terapijas laikā. Pēc datortomogrāfijas izmeklējuma mēs dodamies uz magnētisko rezonansi. Magnētiskā rezonanse ir ļoti svarīgs izmeklējums, jo tā mēs redzam mīkstos audus, kas atrodas galvas kausā, gan šo te veidojumu, gan arī apkārt esošos audus, jo vienlīdz svarīgi mums ir, veidojot terapijas plānu, ļoti precīzi redzēt gan audzēja lokalizāciju, gan arī tās struktūras, kuras mēs nedrīkstam apstarot. Šo izmeklējumu Siguldas slimnīcā nodrošina uzņēmums e-radiologs, izmantojot vienu no modernākajiem magnētiskās rezonanses aparātiem, kas ir Philips Ingenia. Šī ir mūsu plānošanas stacija, un šeit ir atvērts pacienta šodienas plāns. Tad arī pastāstīšu sīkāk, ko mēs šeit redzam. Pati plānošana notiek uz datortomogrāfijas. Tā ir šī bilde, ko mēs redzam augšējā kreisajā stūrī. Savukārt šeit lejā ir 3D rekonstrukcija pēc datortomogrāfijas bildēm. Var redzēt pacienta galvas attēls un arī masku. Un mēs varam mainīt iestatījumus, un, lai labāk varētu redzēt, kur notiek ārstēšana, tad arī šeit ir galvas kauss, un šīs zilās līnijas ir pozīcijas, kādā aparāts stāsies starterapijas laikā. Kopā ir 78 staru kūļi, un paredzamais ārstēšanas laiks ir 34 minūtes. Ko mēs kā ārsti daram, plānojot pacientu, ir norādām, kur tad ir audzējs, un to mums palīdz izdarīt magnētiskā rezonanse. Tādēļ mēs pacientiem vienmēr taisam gan datortomogrāfiju, gan magnētisko rezonanci. Un visinformatīvākā ir magnētiskā rezonanse ar kontrastu vielu, jo tieši tad mēs varam redzēt audzēju ļoti precīzi. Tātad šeit ir magnētiskā rezonanse ar kontrastu vielu, un šis baltais ovālais veidojums arī ir vestibulokohleārā švannoma, ar kuru pacients pie mums ir vērsies. Mēs kā ārsti tātad iezīmējam tieši šo veidojumu, to mēs saucam par GTV,
ja par apjomu, ko mēs redzam ar aci. Un tad vienmēr, protams, ir jānodrošina arī rezervīte, jo arī aparātam ir sava tehniska neliela kļūda, un to mēs saucam par PTV, kas tad ir plānošanas apjoms, un tā deva, ko mēs nozīmējam, ir tieši uz šo PTV, jeb apkārtējo kontūru. Devas ir atkarīgas no tā, cik liels ir audzējs, vai ir kaut kādi simptomi jau šobrīd audzēja dēļ, un no citiem dažādiem faktoriem. Šī gadījumā audzējs ir mazāks par 3 cm, 1,5 cm, tādēļ mēs visbiežāk šādus audzējus ārstējam vienā reizē, un tā deva ir 12 līdz 13 greji. Šim pacientam mēs izvēlējāmies 12 grejus, jo pacients ir mūziķis, līdz ar to mums ir ļoti svarīgi saglabāt dzirdes aparātu pacientam. Es nozīmēju šādu devu. Ļoti labi dzirdes aparātu var redzēt magnētiskajā rezonansē, T2 sekvencē. Tātad šie baltie gaišie kauliņi, tas arī ir dzirdes aparāts. Kā redzam, pats audzējs nepieguļ pilnīgi cieši dzirdes aparātam, tādēļ ir iespēja viņu arī labi pasargāt. Pēc tam, kad medicīnas fiziķi jau saplāno visu, tad mēs arī varam redzēt reālo devu, kādu saņem riska orgāni apkārt un pats audzējs. Tātad šeit mēs redzam oranžā līnija, kas pieskarās mūsu plānošanas apjomam. Tā arī ir tā 12 greju deva. Savukārt šī jau violetā līnija tie ir 9 greji, dzeltenā ir 7 greju un rozā līnija ir 6 greji. Mums ir jāpanāk, lai dzirdes aparātam ir mazāk kā 9 greji. Šim pacientam uz dzirdes aparātu mēs jau statistiski visu varam redzēt, ka uz 0,01 kubikcentimetru tā deva ir tikai 3,37 greji. Līdz ar to mēs paredzam, ka nekādas blaknes nebūs. Vēl viena nozīmīga struktūra, kas atrodas blakus šai neironomā, ir galvas smadzeņu stumbrs. Angliski to sauc par brainstem. Un visbiežāk pacientiem tieši šī galvas smadzeņu stumbra dēļ arī rodās blaknes, kad tas tiek saspiests vai ja tūska to ietekmē, un tas var izpausties kā galvas sāpes, slikta duša, vēmšana vai nestabilitāte. Un tad to mēs arī vienmēr skatāmies. Galvas smadzeņu stumbra maksimālā deva, ko tas drīkst saņemt, ir līdz pat 15 grejiem. Šajā gadījumā tie tikai 4,56 greji. Tāpat, protams, galvas smadzenēs un galvā atrodas dažādas citas struktūras. Lai gan viņas ir tālāk, mēs tāpat viņas iezīmējam, piemēram, acis, redzes nervus, deguna blakus dobumus, hipofīzi, visas galvas smadzenes, jo nestoties uz to, ka tā deva ir minimāla, tāpat mēs aprēķinam, lai būtu pārliecināti, ka ārstēšanās ir droša. Šīs līknes arī mums statistiski parāda, kādu šeit ir tilpums procentos, šeit ir greji, cik liels tilpums no katras struktūras atbilstoši saņem starošanu. Pēc plāna sagatavošanas plānošanas sistēmā mēs esam ieguvuši virtuālu plānu, lai pārliecinātos, ka mēs varam šo plānu droši realizēt pacientam. Mēs vienmēr veicam šī plāna dozimetrisko pārbaudi, izmantojot speciālu fantomu un dozimetrijas filmas. Katru plānu individuāli pārbauda medicīnas fiziķis un nozīmē pacientam ārstēšanu tikai tad, kad ir pārliecināts, ka tas, ko esam plānojuši virtuāli, atbildīs arī šim te plānam dabā. Pēc šī individuālā plāna pārbaudes mēs varam droši uzsākt pacienta terapiju. Priekš tā mums ir nepieciešams pacientu noguldīt uz terapijas galda. Mēs izmantojam šo termoplastisko masku, ko mēs sagatavojam datortomogrāfijas laikā. Fiksējam pacientu uz galda, lai viņš nekustētos, kamēr notiek manipulācija. Pie tam, ja pacientam ir nepieciešams tomēr pārtraukt procedūru, vai viņš nejūtās pietiekami komfortabli,
tad mēs varam šo procedūru pārtraukt arī terapijas laikā. Priekš tā pacientam atliek pacelt roku, un mēs viņu redzam 4 kamerās, kuras ir izvietotas terapijas zālē. Un līdz ar to, ja pacients nejūtās pietiekami komfortabli vai arī viņam ir kādas sūdzības, nezinu, piemēram, sākas klepus, tad mēs varam droši terapiju pārtraukt un atsākt jau no šī punkta, kurā mēs terapiju pārtraucām. Ja pacients jūtās labi, tad terapija notiek kā plānota, un 34 minūšu laikā mēs esam pabeiguši šo plānu, un pacients ir arī faktiski tātad saņēmis nepieciešamo devu un turpināt pēc tam var tikai novērot savu tālāko procesu un gaidīt terapijas rezultātus. Katrā radioķirurģijas reizē mums pie terapijas piedalās visi iesaistītie speciālisti. Tas ir tātad ārsts, radiologs, terapeits, medicīnas fiziķis un arī, protams, šo terapiju veids radiogrāfers, kurš tad arī uzrauga pacientu un piegādā šo staru terapijas plānu, tā kā tas bija paredzēts gan plānošanas, gan dozimetrijas laikā. Procedūra ir pilnībā nesāpīga, pacientam nav nepieciešama anestēzija, un pēc terapijas pacients var doties prom uzreiz tajā pašā dienā. Līdz ar to tas pacientiem parasti ir ļoti ērti, un viņi ir patīkami pārsteigti par šādu ārstēšanas metodi. Pēc terapijas plāna realizācijas pacientam tiek dotas rekomendācijas tālākai novērošanai, kā arī kādi ir ierobežojumi. Pacients jebkurā laikā var sazināties ar mūsu personālu, ja ir kādas sūdzības.